sekojot notikumiem, kas notiek, nu, principā var droši pateikt, ka globālisti zaudē, bet šis zaudējums ir arī ASV zaudējums, nu, kas Trumpam nepavisam nav vajadzīgs. Viņa, lai izpildītos viņa plāni. Un tāpēc Trumps spēlē, teiksim, šo te spēli. Viņam ko vajag? Viņam vajag demonstratīvi sakaut šos te globālistus. Demonstratīvi. Un tāpēc arī tagad par šīm te mieru pārunām, ja, es domāju, ka viņas notiksies pēc pāris mēnešiem. Viņš demonstratīvi tātad nepielaiž Eiropu, spļauj virsū visiem un saka, es pats runāšu, un tas ir mans. Nu, par Ukrainu. Kas ir globālists? Globālists elite, principā, tas ir Lielbritānija, Eiropa, Briselē šī tā Eiropas komisija, kas sēž, viņi sēž tagad un domā, nu, ko tad nu darīt? Starp citu, es izlasīju, ka tad, kad Trumps uzstājās, pēc Trumpa uzstāšanās, 3 stundas bija klusums. Neviens neko nevarēja pateikt Eiropā. Viņi pilnīgi bija tādi, un ja runā par Ukrainu, tad Trumps vispār, viņam uzspēlt uz to Ukrainu, jā, tīpaši pēc pēdējiem notikumiem, jo viņš uzskata Ukrainu, tas ir kā kalps. Tīri, nevis kā vasals, bet tīri kalps. Ot, ko es pateikšu, to tu darīsi. Un ir īpaši pēc pēdējā, kad viņa finanšu ministrs aizbrauca ar dokumentu, jā, tad parakstīt pie Zeļenska par atradņu izmantošanu. Un Zeļenskis parādīja figu, un viņš ir ļoti dusmīgs uz viņu.